Mēs atgriezāmies Kamara de Loboša, tāpēc, kad vakardien es gribēju kaut ko nofilmēt, bet es izrādās viņu nesaglabāju. Tāpēc mēs atbraucām vēlreiz. Mēs noiesim lejā? Te arī var. Bet es tur neiešu. Jā. Nekur jau tālu neieslīdēs, bet laiks ir pasakains. Ir tas uzraksts vēl, jā. Ko neizdarīsi daļa kontenta, braucām vēlreiz. Mums bija vēl otrās dienas tūre uz turistu autobusu, tāpēc nekāda problēmas mums nesagādāja. Iesēdāmies autobusā un pēc stundas esam klāt. Es arī īstenībā pati vēl gribēju atbraukt. Laiks vienkārši pasakaini, karsts, okeāns. Līdz tai bākai uzkāpt mēs tā arī neuzkāpām. Līdz autobusam ir 40 minūtes, tāpēc parādīšu jums to, kas vakar palika aiz kadra. Nekas daudz aiz kadra nepalika, bet iesim. Varbūt nē. Kāpēc karsts? Sirsniņas skaistas. Gandrīz uz gurķu parāvu. Šeit bija kādreiz zvejnieku ciematiņš. Es jau vairs to vēsturi neatceros tagad, protams. Jūras lauvas. Es nezinu, cik ir grādi šodien, bet pēc sajūtām 45 plus. Šito es gribēju. Tu bildi uztaisi, lai man paliek arī bildi. Pagaidīsim, jā. Tālāk izskatās bar Filjos. Ejam līdz autobusam izdzert pa pončai un braucam atpakaļ uz galvaspilsētu. Esam Barčkā. Parādīšu kopā. O Braga ainda marcou pela segunda vez numa jogada caricata, meio segundo depois do árbitro ter interrompido a partida. O Real Madrid sofreu, mas ganhou por 2-1 em Braga. Pasmaio. Foi o norte do país que mais sofreu ontem os efeitos do mau tempo e as previsões meteorológicas voltam a trazer chuva para a noite. Bez pončas no šīs iestādes aizbraukt nevar. Bonusā vēl viesti. Atvedamies šodien un uz kādu laiku no Kamara de Loboša. Pa fikso izšāvām ponču, jo beigi negribās nokavēt autobusu, jo nākamais būs vēl tikai pēc 45 minūtēm. Fantastiski skaista vieta. Jā, un ļoti jauki cilvēki. Kā principā visur Madeirā. Sēžam autobusā, dosimies mājiņās. Tāds lūk mums ir divstāvīgais, kamēr neviens neskatās. Jo šeit nepatīk, kad filmē, tā kā ar cilvēku. Vietējiem nepatīk. Cilvēks paķēra.
Tava galva traucē. Pavāc nost kaut kur. Ojojoj. Ojojoj. Aizpūtīs mani. Ojojoj. Varētu vēl pagriezties, ja bikses nebūtu pieaugušas pie beņķa. Turists traucē nevar. Sasnākušies. Jā? Neko neredzu vispār neko. Vai trāpījās katrā nesmukumiņš? Par mani? Noteikti. Tur šaliņa var redzēt. Skaisti. Zinu, tā kā es pielips, bet nevaru nokrist no tā krasta. Pār nekādu. Rīt nākam uz šejieni, rīt ir kaut kāds rallijs, tā. Īsāk sakot. Jā. Nu, līdz 28. datumam, 28. mēs lidojam prom, bet rīt parīt, es domāju, vismaz rīt noteikti. Rallija Madeira Legend. Rīt obligāti atnāksim. Īstenībā baigi prikulīgi, super. Nopirkām pagaršot ceptus kastaņus, 9 uz katru stūru. Nu labi, varbūt ne uz katra, bet pēc garšas ir ok, man garšo. Aliņš klāts, super. Sēžam, gaidam vakariņas. Man, protams, pēc klasikas cerveža branca, vīram cerveža preto. Ēdīsim, ko mēs ēdīsim? Vīram bola de kaku, jo viņš beidzot, viņš sagaidīja to brīdi, kad viņš pasūtīja savu tomātu zupu. Man būs šodien vārīta kartupeļa, es tā ceru, vismaz pagājušo reizi, mēs tieši te pašā vietā sēžam, kur aprīlī ēdām. Man liekas, pēdējā dienā pirms aizbraucām. Grilēts lasis un bija vārīti kartupelīši un dārziņš, bija ļoti garšīgi un man sagribējās. Tāpēc ēdīsim. Mans grilētais lasītis, bietīte, citroniņš, mazliet dārziņš, super, nebūs jāpārries, vīra koka bola de kaku un zupiņa pat nav kastrolītes, kā mēs te visi pasmējāmies. Mēs sagriezām šo augli. Vot čekā bija pasfruit. Tobišķi tas nav passion fruit. Manuprāt, tas ir tas kaktusa. Jo mēs gājām, es redzēju agrāk vēl video nesen, kur ēda to kaktusa augli. Un mēs gājām kaut kur gar māju, kaut kādu neatceros vairs, kur tas bija.
Un tur bija pat reāls tāds te auglis kaktus auga. Viens auglis, nu mēs te bišķi apēdām, nu apmēram tik par daudz mēs arī apēdām, 6,19 maksāja, garšīgs. Vīrs pat ievērtēja, ļoti labs.